Tātad nolasīšu no Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļas no 1. līdz 16. pantam. Pāvila vēstule Efeziešiem 4 no 1 līdz 16. Tad nu važās slēgt sava kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un patiecībā, citu panesdami, mīlestībā, centamies uzturēt gara vienību ar miera saiti, viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas par visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet tik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums dāvinājis. Tāpēc ir sacīt, uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem, uzkāpis, ko citu gan tas nozīmē, ja ne to, ka viņš arī nokāpis šīs pasaules zemajās vietās, bet tas, kas nokāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem. Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku vilti spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesi būdama mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota pastāvīgi, aug pēc tam spējām
kas katrai viņas daļai dotas kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Kā jau nolasīja lasījumu no Efeziešiem no 4. nodaļas, no 1. līdz 16. pantam. Galvenā šīs nodaļas doma ir, Dievs ir atklājis savu noslēpumu. Draudze ir viena. Draudze ir viena miesa, kas savienota Kristū, lai sasniegtu garīgo briedumu. Tātad galvenās šī nodaļas doma ir, Dievs ir atklājis savu noslēpumu. Draudze ir viena miesa. Kristus, draudze ir viena miesa. Visi kopā mēs esam viena miesa Kristū, kas savienota Kristū, lai sasniegtu garīgo briedumu. Mēs esam miesa, kas apvienojas kopā ar ticīgajiem, veido draudzi, kurie visi vienā garā. Tātad mēs esam miesa, kas apvienojas kopā ar ticīgajiem, kas veido kādu konkrētu draudzi, Kristus draudzi, kur visi ir kopā vienā garā. Kā jau mēs pāris nedēļas atpakaļ runājam par tēmu jauno dzīvi Kristū no Kolosiešiem 3. nodaļas, kas atcerās. Tad arī šeit daudzas lietas arī parādās, lai mēs apvienotos ticīgie kopā, vienprātībā. Tātad mums kā ticīgajiem ir jāapvienojas kopā vienprātībā, vienā garā, vienotībā. Un kā teikt ir 2. pantā, nolasīšu vēlreiz Pāvila vēstule Efeziešiem 4:2. Tātad visā pazemībā, lēnībā un patiecībā, titu panesdami mīlestībā, cendamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Tātad uz ko Dievs mūs aicina? Būt pazemīgiem. Tātad nepaukstināties, bet labāk darīt sevi zemāk un nolikt sevi zemākā pozīcijā. Nevis tagad es tas gudrais, es tas labais, un tagad tā un šitā, bet labāk likt otru augstāk un sevi zemāk, kas ir, protams, grūti. Un tad Dievs tevi pacels, un Dievs tevi varēs svētīt. Un tālāk, uz ko Dievs mūs māca, lai mēs būtu pacietīgi, lai mums būtu patiecība. Arī ļoti daudz ir jāmācās, lai mēs pie tā varētu turēties, un lai mēs spētu sagaidīt pacietīgi visu, ko Dievs grib mums dot. Un tālāk, ko Dievs māca, lai mēs būtu mīloši, būt mīlošiem un panest otru mīlestībā. Tātad, būt mīlošiem un panest otru mīlestībā. Mīlestībā panest otru, nevis tagad nevis nomērtāt kāra ar akmeņiem, ar skarbiem vārdiem vai ko citu, bet panest mīlestībā. Lai Dievs mums palīdz, tad mēs pie tā turamies un to visu spējam. Kad tiešām, kad mēs varam panest arī otru mīlestībā. Kā jūs definētu vārdu baznīca? Kā jūs definētu vārdu baznīca?
kā ir teikt arī par vienu miesu. Tātad, kā jūs definētu vārdu baznīca? Vai tā ir skaista celtne ar daudz torņiem un krucifiksiem, vai tā ir neliela cilvēku grupa, kas sapulcējas kādās mājās, lai kopīgi lūgtu un slavētu Dievu, vai tas ir tikai ārējais greznums un rituāli, vai varbūt baznīca ir vienkārši cilvēka sastapšanās ar Dievu aiz slēgtām durvīm? Proti, draudze ir dzīves organismis, kura galva ir Jēzus Kristus, Dieva dēls. Tātad, pareizā draudzes definīcija ir, draudze ir, varētu teikt, tā ir dzīves organismis, draudze ir dzīves organismis, kura galva ir Jēzus Kristus, Dieva dēls. Draudze ir viena Kristus miesa, kurā ir viens gars. Draudze ir viena miesa, draudze ir viena Kristus miesa, kurā ir viens gars, visi kopā vienoti. Lūk, kas ir svarīgi, lai mēs būtu Kristus miesā, vienā garā un visi kopā vienotībā darīt šo Dieva uzticēto darbu viņa Kristus draudzē. Kā arī ir viens kungs, viena ticība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem un iekš visiem. Tātad viens. Pāvilam noslēpumu par draudzi atklāja Dievs. Tā kā vecajā derībā šis noslēpums nebija zināms, jo kā arī teikt ir Efeziešiem 3. nodaļā 6. pantā. Proti, ka evaņģēlijam nākot pagāni Jēzu Kristu līdzi kļuvuši par apsolījuma mantiniekiem. Nē, Efeziešiem 3.5, es jau saku nepareizi. Efeziešiem 3.5, kas agrākām cilvēku bērnu paudzēm tādā veidā vēl nebija darīt zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētījiem, apustuļiem un praviešiem. Tātad Dievs darīja zināmu šo arī par draudzi Pāvilam. Un tas tika atklāts tikai jaunās derības apustuļiem un praviešiem. Jūdiem to bija grūti pieņemt. Tā kā variet arī paši apskatīt, paši izlasīt un apskatīt no apustuļu darbu grāmatas no 15. nodaļas no 1. līdz 35. pantam. Šovakar mēs nevaram visu apskatīt, jo tiešām izlasiet paši apustuļu darbi 15. nodaļa no 1. līdz 35. pantam, kur ir pamatojums, ka jūdiem to bija grūti pieņemt šo Dieva atklāto noslēpumu. Un kā šajā apustuļu darbu 15. nodaļā tiek teikt, ka tur tika aprakstīta Jeruzālemes apspriede un tajā radušās problēmas.
Tātad ejam tālāk. Draudze ir viena miesa. Draudze ir viena miesa, kas sastāv no patiesi ticīgajiem. Tātad draudze ir viena miesa, kas sastāv no patiesi ticīgajiem. Viņi kopā ir Kristus draudze. Draudze ir viena miesa, kas sastāv no patiesi ticīgajiem, un viņi kopā ir visi kopā ir Kristus draudze, kurā ir Kristus draudzes locekļi. Un kā arī šajā nodaļā tika teikts, ka Dievs mums katram dod pēc mūsu ticības. Dievs mums dod pēc mūsu ticības, tāpat arī uz mūsu lūkšanām. Arī atbildes notiek pēc mūsu ticības. Dievs mums katram dod pēc mūsu ticības, kā viņš to ir paredzējis. Tāpat arī žēlastību, kas tiek piešķirta katram, tādā mērā, kā Kristus mums to dod. Lūk. Tāpēc runājot par Kristus miesu, ir vajadzīgi strādnieki, kalpotāji, un Dievs katru izredz, kā tika teikts, un ieliek kādā vietā, arī draudzē, kalpošanas vietā. Kā jau tika teikt, ticis izredz par, kā tika teikt, tici ir par apustuļiem, tici par praviešiem, tici par evaņģēlistiem, tici par ganiem un mācītājiem, un vēl dažādi ticis gara dotas dāvanas ir dotas. Un tātad Dievs mūs ieliek kādā konkrētajā vietā, lai mēs kalpojam, lai mēs nesam šo Dieva svētību arī citu cilvēku dzīvēs, un lai mēs arī būtu Kristus miesai par stiprinājumu. Lūk, cik būtiski, lai mēs tiešām kalpotu ar šo Dieva doto dāvanu, un lai tiešām būtu arī Kristus miesai par stiprinājumu. Draudze ir viena galva. Draudze ir viena galva. Tātad Jēzus Kristus ir draudzes galva. Un kā ir teikt, Efeziešiem 4 no 15 līdz 16. Bet patiesi būdami mīlestībā visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Jēzus Kristus ir draudzes galva. Šodien draudze ir pasaulē, lai pagodinātu Dievu un rādītu apkārtējiem Dieva žēlastību. Tāds ir draudzes mērķis, lai pagodinātu Dievu un lai rādītu apkārtējiem cilvēkiem, apkārtējiem ļaudiem Dieva žēlastību. Tāds ir dots mums uzdevums no Dieva, lai nestu gaismu tur, kur tā nav redzama, lai mēs arī būtu šī Dieva valstības gaismas nesēji, lai mēs nestu Dieva doto gaismu tur, kur tā nav vēl redzama. Viņā tātad Kristū mēs esam viena miesa, vienota, pastāvīgi augoša, pēc spējām,
kas ir dots mums katram, kļūstot aizvien pilnīgi mīlestībā. Lūk, atkal ļoti garš teikums, kamēr gribās atkārtot lēnu garu, lai jūs saprastu. Mācamies lēnu garu. Tātad, Kristū, esam vienota miesa, vienota pastāvīgi, augoša pēc spējām, kas ir dots mums katram, kļūstot aizvien pilnīgi mīlestībā. Tātad ir Kristus aicinājums un mērķis, uz ko mūs katru ticīgo vada, vienotībā, pilnībā, mīlestībā un patiesībā. Katrs Kristus miesas loceklis pilda savu uzdevumu, tomēr viņiem ir kopējs mērķis. Katrs pilda savu uzdevumu, ko Dievs ir devis, bet viņiem ir kopējs mērķis – pasludināt Kristus evaņģēliju visām tautām. Tās ir Kristus miesas draudzes locekļu pienākums – pasludināt Kristus evaņģēliju. Kā tiek teikt tālāk, galva mīl savu miesu. Galva mīl savu miesu. Un ātri nolasīsim no Efeziešiem 3. nodaļas no 14 līdz 21. Tādēļ es loku savu ceļu Tēvu priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dot savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kā ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Lūk, šo raksta vietu jau es tikai zinu, ka mēs runājam arī laiku atpakaļ, tātad šovakar es vairs šim nepieskaros. Tas tika runāts, bet tālāk. Bībelē attēlotas arī ir Kristus un viņa draudzes attiecības, kas arī ir līgavaiņa un līgavas attiecības, kur Jēzus ir līgavainis, kā ir teikts Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļā 29. pantā. Piedodiet, ja es bišķi steidzos uz priekšu, mazliet ātrākā tempā, bet šovakar tas ir jāizrunā. Tātad varēsiet klausīties atkārtojuma ierakstu un visu lēni iemācīties. Tātad Jāņa evaņģēlijs 3.29. Jāņa 3.29. Kam pieder līgava, tas ir līgavainis, bet līgavaņa draugs, kas stāv un klausās, viņa vārdos no sirds priecājas par līgavaņa balsi, šis mans prieks, ir piepildījies. Tātad Jēzus ir draudzes līgavainis, un viņa draudze šķīsta līgava, kas gaida savu līgavaini, kā ir teikt arī Efeziešiem 5. nodaļā.
Efeziešiem 5. nodaļa no 25. līdz 27. pantam. Vīri, mīliet savas sievas tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņa labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Savu draudzi, sagatavojdams cienīga bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tātad arī svarīgi, lai mēs būtu šķīsti, patiesi Kristus draudzē. Un arī paši valiet izlasīt no Mateja 25. nodaļas no 1. līdz 13. pantam. Laika apsvēruma dēļ nav iespējams visu kopā izlasīt, tātad pašiem paliek arī Mateja 25. nodaļa no 1. līdz 13. pantam. Un ejam tālāk. Pāvila lūkšana ir, lai draudze spētu saprast un uzzināt par to neizmērojamo mīlestību, kas Kristum ir pret ikvienu svēto. Tātad, tā ir Pāvila lūkšana, lai draudze, lai mēs spētu saprast un uzzināt par Dieva neizmērojamo mīlestību, kas ir Dievam pret mums. Tāpēc mums ir jātiecās un jāizmeklē savu sirdi, lai mēs spētu saprast un lai mēs tiektos pēc patiesas mīlestības, kam ir jābūt Kristus draudzē. Lai Kristus draudzē būtu patiesa mīlestība. Vai jūs no sirds esat pateikuši jā viņa lielajai mīlestībai? Vai tu esi pateicis Dievam jā viņa lielajai mīlestībai? Šo jautājumu atbildi katrs var pārdomāt, bet Dievs grib, lai mēs atvērtu savu sirdi, lai mēs atvērtu savas sirdis, un lai tiešām ielaistu Dievu savās sirdīs. Lai mēs pieņemtu Dieva mīlestību un lai tajā iesakņotos un dzīvotu, jo Dievs mūs mīl katru, ļoti. Dievs mīl katru. Tāpēc arī mums vajadzētu atbrīvot savu sirdi no grēka un ielaist tajā Dieva mīlestību. Tiešām, lai Dievs nāk, lai Dievs atbrīvo un šķīsta mūsu sirdis no grēka, lai mēs tur varam ielaist Dievu un Dieva mīlestību, lai arī mēs varētu būt vienotībā Kristus draudzē. Mums ir jāmīl viens otru. Lai mēs varētu būt vienotībā Kristus draudzē, mums ir jāmīl vienam otru, jo Kristus draudze bez mīlestības nevar pastāvēt. Lūk. Draudze ir Kristus miesa, un mēs esam Kristus miesas locekļi, kā jau es teiktu. Draudze ir Kristus miesa, un mēs esam Kristus miesas locekļi, kam ir dota kāda funkcija un mērķis, lai tā efektīvi varētu darboties, lai arī mēs varētu efektīvi darboties ar savu Dieva doto uzdevumu Kristus draudzē. Un kā ir teikts, miesai ir jābūt vienotai. Vairāk es neatkārtošu lasījumu, mēs jau to lasījām no Efeziešiem no 4, no 1 līdz 14. Tātad draudzei ir jābūt vienotai. Un kā tiek teikt tālāk punkts, miesas veselība ir atkarīga no tā,
cik lielā mērā mēs katrs loceklis dzīvojam savā aicinājumā, cienīgu dzīvi. Lūk, svarīgi, lai mēs dzīvotu savā aicinājumā cienīgu dzīvi, tāpēc tas ir svarīgi, lai mēs piepildītu aicinājumu. Ir dzīvot cienīgu dzīvi Dievam par godu. Un tā kā arī tur tiek teikt Efeziešiem 4:2-3, ko jau mēs lasījām, un arī nelasīšu par Galatiešiem 5:22-23, jo gara augļus mēs jau zinām, kādi ir gara augļi Galatiešiem 5:22-23. Un arī nelasīšu no Jāņa evaņģēlija arī no Jāņa 15:1-8, ko nelasīšu, kur tiek teikt, ka Jēzus ir vīna koks, mēs kā zari. Dievs gaida, ka mēs nesīsim augļus. Tā kā arī variet paši izlasīt Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu, ka Jēzus ir vīna koks, un ka mēs esam zari, un ka tas zars, kurš nenesīs augļus, un ka tas zars, kurš nenesīs augļus, tiks nocirst un iemest ugunī. Bet kas nesīs augļus, tas tiks izkopts, un kas nesīs daudz vairāk augļu. O, tik brīnišķīgi, lai mēs būtu tiešām auglīgi Dieva strādnieki. Katram miesas loceklim mums ir piešķirta dāvanas, kas jālieto Kristus draudzē par svētību. Katram ir piešķirta kāda dāvana, kā tiek teikt, 1. Korintiešiem 12. nodaļā, ko arī paši variet izlasīt. Un kā tiek teikt tālāk punkts, bērni pareizi neaug, ja viņa ķermeņa daļas nedarbojas sakarīgi. Tāpat tas ir ar mums, ja mums kaut kas iztrūkst, jeb kaut kā neesam, jeb kaut kas iztrūkst no mums, jeb neesam brīvi, mēs nevaram pieaugt un nevaram pareizi funkcionēt Kristus draudzē. Tāpat kā ir ar šo bērnu, kas ir slims vai kāda cita problēma, ka arī viņš nevar funkcionēt. Tāpat ir ar mums, ja mums ir šis grēks un daudzas citas lietas mūsu dzīvē nepareiza, tad arī mēs nevaram funkcionēt Kristus draudzē. Mums ir jāstaigā garā, vienotībā, mīlot vienam otru un izmantot savas dāvanas. Tātad mums ir jāstaigā garā, vienotībā, mīlot vienam otru un jāizmanto tās dāvanas, ko Dievs ir katram devis, lai celtu draudzi un vienam otru, nevis nolikt dāvana pūrā. Tād ir garīgo dāvana mērķis, lai mēs ar šo dāvanu celtu draudzi un vienam otru. Draudze ir viena miesa, tātad mēs veidojam draudzi, kā Kristus miesa. Draudze ir viena miesa, tātad mēs veidojam draudzi, kā Kristus miesa. Un tālāk punkts, cik dedzīgi jūs un mēs visi gribam uzturēt gara vienību ar miera saiti. Cik dedzīgi mēs būsim, lai uzturētu šo vienību ar gara vienību ar miera saiti. Vai jūs un mēs iesim pie tiem cilvēkiem draudzē, kas mums nav patīkami, lai izveidotu mīlestības pilnas attiecības. Tā kā arī varbūt kāds cilvēks ir vai draudzē vai kaut kur citur, kur mums nav šīs attiecības, bet tiešām mums ir jāiet pie šiem cilvēkiem un mīlestībā ar viņiem jāveido attiecības. Lai kur mēs atrastos un lai ko mēs darītu, vienmēr lūgsim par vienotību un praktizēsim to ikdienas dzīvē, lai vienmēr un visur būtu vienotība. Arī draudzē ir svarīga vienotība.
lai mēs varētu funkcionēt un sākt un to visu praktizēt tavā dzīvē. Ir svarīga vienotība. Ja būs vienotība, tad mēs varēsim funkcionēt un sākt un visu praktizēt savā dzīvē. Un arī nolasīšu papildu informāciju. Miesas veselība ir atkarīga no tā, vai katrs tās loceklis dzīvo savā augstā aicinājuma cienīgu dzīvi. Tas var teikt, kā bija atkārtojumam, ka miesas veselība ir svarīga, vai mēs dzīvojam sava aicinājuma cienīgu dzīvi, kā ir teikt Efeziešiem 4:1. Tātad dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Un kā arī aicinājums ir, lai mēs būtu vienoti, kā ir teikt Efeziešiem 4:4-6. Un nobeigumā viena kristība ir domāta nevis kā ūdens kristība ar svēto garu. Nē. Mazliet savādāk. Mazliet nojuka. Tā. Viena kristība ir domāta nevis kā ūdens kristība, bet kristība ar svēto garu. Visi ticīgie, tikai kristīti ar svēto garu. Tādējādi pievienojas Dieva ģimenei tajā brīdī, kad viņi ir uzticējušies Jēzum Kristum. Un variet arī paši izlasīt no 1. korintiešiem 12. nodaļas no 12. līdz 13. pantam. Tiešām paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par šo vakaru, paldies par Tev vārdu, Dievs, tiešām par šo svarīgo tēmu. Tiešām, kungs, lai mums būtu visas šīs lietas, lai mēs tiešām piepildītu arī Tavu aicinājumu, lai mēs tiešām būtu tie, kas iet Tavā aicinājumā, Dievs, tiešām, kas to piepilda, kungs, un tiešām, lai piepilda Tavus mērķus, kungs, un vienotībā, lai mēs ietu un darīt Tavus darbus, kungs, tiešām, kungs, svētī katru klausītāju, kungs, katru Tavu bērnu, lai arī viņi varētu Tavā draudzē, Tavā Kristus miesā pilnvērtīgi funkcionēt, pilnvērtīgi darboties, kungs, tiešām svētī katru Tavu bērnu, kungs, un māci svētī izlījies, tiešām, kungs, par katru Tavu bērnu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.